Tātad sveiki bērni, mēs esam no Jūrmalas golfa kluba. Mēs jums šodien pastāstīsim drusciņu par golfu. Tātad jums būs trenerīte Katrīna. Katrīna ar golfu ir sasniegusi tik tālu, ka viņa iegūst stipendiju Amerikā un mācās Amerikā pa stipendiju. Ar to arī ar golfu var sasniegt un aizbraukt. Tātad kāds mums būs plāns? Sākumā mēs iesildīsimies, tad mums būs vieni vingrinājumi, un tad mēs ar golfa nūjiņu pasitīsim vēl citus vingrinājumus. Ok, tad dodu vārdu Katrīnai. Pēc tam mēs nūjiņas sadalīsim, bet tātad tagad mēs iesildīsimies. Pirms golfa treniņa ir vienmēr labi iesildīt visu ķermeni, sākot ar rokām, kaklu, beidzot ar kājām un potītēm. Svarīgākā vieta, ko, manuprāt, ir iesildīt, ir roku muskuļi, tātad staipīšanās dažādas, un iesildīt kājas, jo golfā tas sitiens vairāk tomēr nāk no kājām un no rokām. Tāpēc, manuprāt, tās ir svarīgākās daļas, ko mums vajag iesildīt, lai katrs cilvēks varētu komfortabli justies un veikt to sitienu kustību. Tātad viens no roku vingrinājumiem, kā mēs varam iesildīt rokas, ir ļoti vienkārši staipīšana uz abām pusēm. Un otrais vingrinājums, ko es parasti veicu pirms treniņa, ir roka aiz muguras, un tas pats ir ar otru roku. Tātad kā es kājas parasti iesildu, rociņas ies gar kāju un pa solīšiem. 1, 2, 3. Viena kāja, 1, 2, 3, otra kāja. Tātad nākamais uzdevums. Pretējā roka, pretējā kāja. Paejam 3 solīšus un atkal. Tad pirmā komanda nāk, katrs paņem pa bumbiņai un nostājās un nostājās grupiņā visi kopā. Wow, mierīgāk. Un kas šitie visi mati? Tā, pirmā komanda. Tā, otrā komanda nostājas aiz baltās līnijas. Bērni, nākam šeit. Nostājieties visi rindiņā. Tagad visi, ko mēs darīsim. Mēs stāvēsim aiz baltās līnijas, un mums ir mūsu bumbiņas, ko mēs mēģināsim trāpīt lipeklīšos. Tātad pieņemsim, es esmu pirmā. Es varu gan lidināt, gan ripināt bumbiņu tā, lai viņa pielīp. Nepielīp, skrienu pakaļ bumbiņai, paņemu, skrienu atpakaļ un metu uz otro aplīti. Metu uz otro, skrienu pakaļ, paņemu, skrienu atpakaļ un tad es metu uz pēdējo aplīti, pašu tālāko. Pa vienam un nav sacensības, nav nevienam jāskrien. Un galvenais mēģināt vai nu pieripināt bumbiņu virsū vai uzmest. Sarunāts? Ar raksti ar kādu? Tātad, kā jums būs? Man vajag šito pusi, man vajag šito pusi. Te jums būs jādala. Labo, ja nesnāks, Tev vajag normālo, jā?
bedrītēm. Tātad golfā ir daudz dažādas nūjas, bet pašlaik mēs izmantojam standarta nūju, ko mēs saucam par dzelzi. Šī nūja, protams, nav no dzelža, tā ir bērnu nūja no plastmasa, bet tā ideja, kas mums ir jādara golfā, ir dabūt bumbiņu iekšā bedrītē. Un kā tā visa kustība vispār izskatās? Ja mēs esam labroči, mēs paņemam kreiso roku augšā, labo roku lejā. Nūju liekam pie zemes un stāja mums ir plecu platumā. Teorētiski bumbiņa mums vienmēr būtu pa vidu stājai. Tad mēs veicam atvēziena kustību atpakaļ un mēģinam trāpīt pa bumbiņu. Tādā veidā darot to sitiena kustību. Protams, ar īstu nūju tas viss ir mazliet savādāk, bet šis ir ļoti labs veids, kā bērniem uzsākt golfu un vispār saprast, kā tā kustība tiek veikta un cik sarežģīta viņa ir. Tātad mēs visi sitīsim uz to pusīti. Mums būs jāmēģina trāpīt bumbiņa iekšā karodziņā. Sarunāts? Jā. Kā mēs stāvēsim? Es parādīšu vienu reizīti, kā mēs sitīsim, kā tas viss notiek. Sarunāts? Tātad bumba mums būs pa vidiņu, kājām. Kājas nav šādi. Kājas mums ir taisnas plecu platumā. Sarunāts? Nūjiņu mēs liekam aiz bumbiņas tieši uz zemes. Jā? Un atcerieties, kreisā roka augšā, labā lejā. Un mēģinam trāpīt bedrītē. Netrāpījām, ejam, pabeidzam un tad iesim uz nākamo bedrīti. Sarunāts? Un es mēģinu viņu iesist iekšā. Kad es iesitu, viņa pielīp, es eju tālāk uz šejieni, uz nākamo bedrīti. Un tā līdz kamēr mēs izspēlējam visas 3 bedrītes. Sarunāts? Nesitām vienlaicīgi, pagaidam, kamēr uzsit sitieni, ir jau tuvu pie bedrītes, tad var nākamais sākt. Sarunāt? Jā. Man kājas nestāvēja šitā. Man kājas stāv šitā. Jā? Un tagad karodziņi ir tie tālie. Bumba pie manis. Super, paldies. Skola dodas dzīvē.